mēs jums gribam uzdot dažus jautājumus. Kā jums patīk šīs jaunais mācību gads? Labi! Ko jaunu jūs iemācījušies šajā gadā? Daudz! Piemēram? Matemātiku, Vai jūs zināt, kā sauc jūsu skolotāju? Jā! Vai varat pateikt vārdu? Anita! Skolotāji, vai jūs varat kaut ko novēlēt saviem skolēniem? Es novēlu, lai vienmēr būtu pacietīgi, nezaudēt gribas spēku un smaidīt. Vienmēr un vienmēr smaidīt. Paldies! Mani sauc Laura, un es jums pastāstīšu par Indriģa Zebriņa pamatskolas pulciņiem šajā mācību gadā. Šogad skolā darbojas 13 pulciņi. Arī šajā mācību garā skolā darbojas koris, ansamblis, deju kolektīvs, rotaļlietu izgatavošana un ritmika. Bet ir arī jauni pulciņi, kā jaunais programmētājs un skolas videoziņas. Skolas videoziņas veidoja es, Laura, Rolands, Viktorija, Markus, Dans, Markus, Rebeka un Aleksandra. Mani sauc Gans, un es jums šodien pastāstīšu par Tēvsdienu pasākumu mūsu skolā. Tēvsdienas pasākumi jau kļuvuši par skolas tradīciju. Šogad Tēvdienā mūsu skolā atzīmēja 8. septembrī. 8:30 pulcējāmies pie skolas, kur mūs uzrunāja skolas direktori. Visi bijām gatavi pārgājienam nezināmās tālēs, jo neviens nezināja, kāds īsti būs galamērķis. Kopā ar mums pārgājienā devās tik daudz tēvu. Sākuma skolas bērnu galamērķi nonāca pie Kuldīgas pilskalna, kur muzeja darbinieces stāstīja par vēsturi. Pamatskolas skolēni veica 8 kilometrus, un viņiem bija interesants skautu sacensības. Preces pārvedāt nevarēja, veda pa upi un, protams, veda arī par Ventu, un tāpēc uzskata, ka arī šeit pat pie Pilskalna ir bijusi pat osta savulaik, ja? Apdzīvoja šo Pilskalnu cilvēki, kā jau teicu, vēlais dzelzs laikmets, tas ir 9. līdz 12. gadsimts apmēram sākās, tātad 1000 gadi, 1100 gadi, un līdz 14. gadsimtam. Ja, un pēc tam Pilskalnu kā tādu priekšpilsētu visu pārmīnīgu. Tā!